10 ezeru sirdī, Krāšņa meža vidū izvietojušies lielāki un mazāki ciemi, kas kopā tverti dēvējami par Ādažu novadu. Ādažu novads atrodas tikai 25 km attālumā no Rīgas. Pievilcīgā vide un attīstītā infrastruktūra ir veicinājusi iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā, kurš šobrīd jau ir sasniedzis vairāk kā 11 000 iedzīvotāju. Ādažos ir savs šarms un burvība. Cilvēki bauda dabas skaistumu, ko novērtē arī Ādažu novada viesi, kuri piedalās dažādās novadā rīkotajās aktivitātēs, jo ādažnieki vienmēr rūpējas, lai novada viesi justos gaidīti un gandarīti par piedzīvoto. Esmu ādažu uzņēmējs, kas Ādažos ir dzimis un audzis, tālāk gadu mācījies Rīgā, bet es atgriezies Ādažos un palicis Ādažos. Savu biznesu arī veidojis Ādažos, jo Ādaži ir vieta, kur patīk dzīvot. Un savu biznesu, jebkurā gadījumā es arī turpināšu veidot Ādažos un savu dzīvi turpināšu balstīt uz Ādažiem. No uzņēmējiem Uģis Dambis piedalās Gaujas svētku organizēšanā. Arī šogad Gaujas svētki norisinājās īpašā svētku gaisotnē, priecējot gan novada iedzīvotājus, gan viesus. Ādaži ne tikai strādā, un Ādažos ne tikai dzīvo, Ādažos arī priecājās un līksmo. Tādi kā mums ir šodien Gaujas svētki. Gaujas svētkus es pats piedalos 3. gadu kā organizators, un Gaujas svētki tiek organizēti tajā brīdī, kad beidzās šī gada svētki. Tad jau mēs veidojam nākošā gada svētkus. Gaujas svētki vienmēr ir spilgti, krāsaini un aizraujoši. Tas ir gaidītākais gada notikums Ādažu novadā kopš 2010. gada. Svētki top par godu novada cilvēkiem, ādažniekiem un viesiem, kurus vieno novada skaistā upe Gauja. Svētku simbols ir Gaujas tilts, kas savieno ne tikai divus ciemus, Ādažus un Kadagu, bet arī visus cilvēkus, visus ādažniekus, kā tilts no krasta uz krastu un no sirds uz sirdi. Lai uzplauktu Ādažu ūdensroze, tai ir vajadzīga siltoša, bet prātīga saule. Dzeltenā krāsa ir ne tikai saules krāsa, bet arī prāta, gudrības un darba prasmes simbols. Darba prasme, motivācija, neatlaidība un mērķtiecība vieno arī Ādažu novada uzņēmējus, kur Ādažos ir atraduši ne tikai savu vietu mājvietai, bet arī attīstījuši veiksmīgu uzņēmēju darbību. Ādažos strādājam 4. gadu. Mūsu uzņēmums ražo sieru. Kāpēc mēs esam Ādažos? Atbilde ir ļoti vienkārši. Mēs šeit dzīvojam, bet mēs esam ienācēji no Rīgas. Par uzņēmēju darbības vidi Ādažos varu teikt to, ka uzņēmēji savā starpā ļoti labi saprotas. Tas, ar ko es agrāk nebiju saskārusies, cilvēki tiešām sastrādājas. Mēs varam viens otram zvanīt, mēs varam viens otram jautāt, jautājumus uzdot un dalīties ar informāciju, kas, manuprāt, mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi. Ādažu novada pašvaldība realizē projektus, lai veicinātu jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Ādažu vidusskolā skolēni paši izstrādā biznesa plānu un pēc tam to īsteno, veidojot savu uzņēmumu un produktu, ko pārdot. Es dzīvoju Ādažu novadā, es mācos Ādažos, es ar lielāko prieku prezentēju Ādažus visā Latvijā. Ja mēs savu preci vēlamies reprezentēt arī visur citur Latvijā, tad mēs ar godu sakam, ka mēs esam no Ādažiem, no Ādažu vidusskolas. Jo, manuprāt, Ādaži ir vienkārši burvīga vieta, kur dzīvot. Jā, mēs jūtam, ka mēs esam jaunais uzņēmums, mēs varētu pilnveidot sev vairāk, varbūt rast kaut kādas jaunas idejas, kā papildināt mūsu preci un izveidot kaut ko vēl neredzētu. Novadā ir attīstīta arī sporta dzīve un sacensību gars. Kā atzīst motokluba MX Ādaži vadītājs, Ādažos ir iespējams attīstīt visneparastākās biznesa idejas. Es domāju, ka Ādaži attīstās diezgan strauji un viss ir kārtībā, un to mēs redzam. Būvējam BMX trasi. Cerēsim, ka uzbūvēsim arī motocross trasi Ādažos. Tā kā viss notiek. Ādaži ir lieliska vieta arī aktīvajiem atpūtas cienītājiem, jo Ādažos aktīvi darbojas Burusports komanda, kura ziemā nodrošināja slidu nomu Ādažu stadionā. Savukārt, sākoties vasaras sezonai Vējupes pludmalē, visas sezonas garumā tiks nodrošināta subtēļu noma, windsurfinga noma, kā arī apmācības iesācējiem. Izstrādātais koncepts tapis sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību. Ļoti pretīm nākoši domas, gan deputāti, gan darbinieki. Principā viņi paši mūs uzrunāja sākotnēji, un tad tālāk to konceptu mēs izdomājām līdz galam, ko mēs varētu darīt. Jā, no Ādažu izskatās pēc veiksmīgas pilsētas. Tur varētu pievilkt vēl citus cilvēkus klāt. Lielu daļu Ādažu novada teritorijas aizņem Baltijas valstīs lielākais Ādažu militārais poligons, kas Latvijas 100-gadē 2018. gadā svinēja savu 90 gadu jubileju.
Mums patīk būt kopā ar ādažniekiem. Mēs esam viens visiem. Kā teikt, armija ir daļa no tautas, un mēs dienam tautai. Sadarbība ir laba ar ādažu domu. Mēs meklējam pastāvīgi jaunas iespējas, kā sadarboties, kā veidot šo saikni starp civilo un militāro, jo mēs taču esam viens otram. Jāatzīmē fakts, ka Ādažu novadā ir jaunākais vidējais iedzīvotāja vecums – 34 gadi, kas salīdzinoši ir jaunākais starp citām novadu pašvaldībām Latvijā. Izglītības sektors noteikti ir tas, kas rada to pievilcību, kādēļ šeit nāk jaunās ģimenes. Jo šeit ļoti kompaktā teritorijā ir viss – bērnu dārzs, skola, sporta skola, mākslas skola, tenis, pulciņi, un tas viss ir gājiena attālumā. Ādaži ir novads ar rītdienu. Infrastruktūra, Rīgas tuvums, skaistā daba ir ne tikai pateicīga vide ģimenēm, bet arī uzņēmējdarbības attīstībai. Šeit notiek strauja attīstība, aug paši Ādaži, iedzīvotāju skaits, kā arī nāk klāt armijas daļas paplašināšanās un NATO spēku ienākšana. Tātad Ādaži nepalielinās lineāri, viņi palielinās lēcienveidā. Tā kā Ādaži aug visos virzienos, un mēs ceram, ka uzņēmēji šeit tiešām jūtās ļoti labi. Ādaži ir vieta, kur sporto, dzied, dejo, bauda kultūru, ražo lidmašīnas, gatavo sieru. Tā ir vieta, kur ikvienam ir iespēja realizēt savu vēlāko sapni. Jauniešiem es novēlētu nezaudēt deksmi, attīstīties, augt un nākt pie mums strādāt. Mīliet Ādažus, tas ir pats pamats. Un ja mēs visi mīlēsim vietu, kurā mēs esam, tad mēs arī dzīvosim laimīgi un priecīgi. Saviem vienaudžiem es novēlu pieņemt pareizus lēmumus dzīvē, izvēlēties pareizas idejas, mācīties no savām kļūdām un visiem, kas nedzīvo Ādažos, noteikti ierasties Ādažos uz Gaujasvētkiem. Uzņēmējiem, lai veicās. Tā turpināt, jo man liekas, ka iet pareizā virzienā jau tagad. Jaunības garu, sparu un arī izpratni. Liksim augstus mērķus, un jo augstākus mērķus mēs liksim, jo vairāk mēs sasniegsim.